Labdien! Tikšanās vietu mainīt nedrīkst, tāpēc mēs atkal tiekamies dārzā. Šodien mēs runāsim par spirējām, košumkrūmu, ko spēja izaudzēt tik viens. Spireju mājvieta ir ziemeļu puslodes mērenās zonas, kā arī subtropu zonas augstākie punkti. Ķīnā vien ir sastopamas 70 spireju sugas. Pavasarī ziedošās spirejas ir baltas, un ja krūms ir gana liels, tad tas spēja atsaukt atmiņā pavisam nesen redzētās sniega kupenes. Ja jūsu dārzā spireja nezied uzreiz, pavasarī iestājoties, tad nesatraucieties. Jūsu vasarā ziedošā spireja to var sākt darīt no jūnija beigām, dažādu toņu sārtā krāsā, sākot no maiga rozā līdz pat aveņu sarkanajam. Šie krūmi ir vasaras zaļi un īpaši ievērojami savas bagātīgās ziedu rotas dēļ. Katrs atsevišķs ziediņš ir diezgan vienkāršs, nepildīts, pat necils, bet kopā ar neskaitāmiem citiem ziediem veido krāšņus ziedu ķemurus. Spirejas mūsu apstākļiem ir ideāli piemērots, jo tam ir ļoti laba noturība pret salu un prasības pret augstni un mēslošanu. Tās ātri aug. Gadu desmitiem var atrasties vienā vietā, un tik un tā būs skaistas un dekoratīvas. Spirejas, kā jau rožu dzimtas pārstāvs, būs vairāk pateicīgs par dārza saulēnāko daļu. Tās ziedēs arī pēnā, bet ziedu rota tad nebūs tik krāšņa. Pieauguši augi ir visai izturīgi pret ilgstošu sausumu. Tomēr tie necietīgs pārmērīgu mitrumu. Krūmu augstums zemākajām Japāņu spirejas šķirnēm ir pat no pusmetra. Savukārt augstākās ir līdz pat 2 metru augstumam. Līdz ar to izmantojam gan kā solitēru, gan grupām, gan arī brīvi augošu. Tāpat laikā var arī veidot gana skaistus formējumus dzīvžogus. Spirejas var dēstīt vai nu pavasarī vai rudenī. Stādot saknes dēsta nedaudz dziļāk par augsnes virskārtu, kas arī būtu visai loģiski. Tās var viegli pavairot arī noliecot zarus, kas labi iesakņojas. Spirējām nav teju nekādu kaitēkļu ne slimību. Dēļ tā vien jau spirejas būtu jāievēro. Pavasarī ziedošajām spirējām pēc ziedēšanas veids sauso un bojāto zaru apgriešanu, kā arī likvidē zarus, kas vecāki par 5 gadiem. Gadu skaitu, protams, būs grūti noteikt, bet jūs viņus atšķirsies uzreiz pēc resnuma. Vasarā ziedošās spirejas apgriež agri pavasarī, sākot ar 4. dzīves gadu 20–30 cm augstumā virs zemes. Ja to nedara, tad krūms lēnām zaudē formu. Šādā veidā apgriežot, mēs to atjaunosim. Par spireju dažādību un skaistumu mēs nespējam vien beigt brīnīties. Ar savu krāšņumu izceļas pelēkā vanhūta spireja. Šīs te baltās kupenes. Japānas spireja Antonija Waterera savukārt zied aviņas sarkaniem ziediem, un tās lapas sezonas laikā spēj mainīt krāsu, vai nav apbrīnojami. Savukārt Japānas spirejas šķirne Crispa zied ar maigi rozā ziediem, bet tādas šķirnes kā Gold Flame vai Manoni ir īpaši interesants, jo tās lapas ir dzeltenā un dzelteni sārtā krāsā. Spireju garie, lokanie un ar ziediem bagātie zari grezni izskatīsies ne tikai brīvā dabā, bet arī vāzēs un ziedu kompozīcijās. Diemžēl, raidījuma laiks ir tik, cik viņš ir. Visu es jums izstāstīt nespēšu. Tomēr es ceru, ka kaut kripatiņu ieskatu šai pārsteidzošajā spireju pasaulē es jums būšu radījis. Un ko? Ar to mēs arī beigsim, lai dārzs jums zied un zaļo. Uz tikšanos citu reizi!